slowly taken, and the violence caused the silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting. Tu dziedāji dziesmu Zombie. Kāpēc tāda dziesmas izvēle? Tā man ir jau ļoti sen, ļoti mīļa dziesma, un es viņu ik pa brīdim mēdzu uzdziedāt arī kopā ar ģitāru. Skaidrs. Ko tu dari ikdienā? Kas ir tava nodarbošanās un hobija? Pastāst pārējiem. Nu pat pabeidzu bakalaura studijas Latvijas Kultūras akadēmijā, bet kā hobiju arī šodien bijām Tirdziņā, tāpēc es esmu tādā ģērbā, kādā esmu. Kā hobiju pārstrādāju ar rokām papīru un radu no tā dažādas jaunas un skaistas lietas. No, man šķiet, ka tā ir ļoti forša un jauka nodarbošanās. Spriežot pēc žūrijas atzīmēm, tu jau esi konkursā iekšā. Es domāju, ka diez vai kāds cits to pārspēs. Tā kā paldies tev par piedalīšanos un veiksmi konkursā. Gaidām tevi 4. un 5. oktobrī uz Tālliņa Prāmja Izabela uz konkursu Dziesmu kari. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Un līdz pat rīta gaismai logā uzstot, mēs guvām baudījumu sev. Bet vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16? Bet vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16? Kad man vairs nebūs 16. Un tā, mēs esam konkursu Dziesmu kara Līvāna atlasē. Tikko nodziedājis savu dziesmu Andris. Pastāst, kā gāja? Nu, dziesma, kad man nebūs 16, tā ir mana mīļākā dziesma jau ilgus gadus, un tikai viņu arī karaokē arī dziedu. Vai šī dziesma ir bijis kaut kāds veltījums kaut kādam īpašam cilvēkam, jeb tā vienkārši patīk un viss? Nē, no vienas puses varu pateikt, tā ir manas bijušās meitenes mīļākā dziesma, kuru es arī veltu gan viņai, gan arī visām Latvijas meitenēm. Jā, paldies tev liels, lai veicās konkursā atlasē un Čau! Uz tikšanos! Man vairs nebūs 16, bet vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16? Kad man vairs nebūs 16.